Labdien! Mani sauc Ilze Dreifelde, es esmu psiholoģe, mākslas terapeite un supervizore ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Un šīs dienas tēma ir saistīta ar psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, ar atbalsta sniegšanu cilvēkiem, kuri saskars ar kādu smagi slimu radinieka kopšanu, situāciju, kurā var tikt piedzīvot izdegšana, grūtības, saskroties ar ilgstošu aprūpes sniegšanu kādam, kas palīdzēt sev pats vairs nevar. Jā, jautājums par emocijām, kuras ģimene piedzīvo tajā brīdī, kad nākas pēkšņi uzņemties rūpes par kādu no saviem tuviniekiem, kurš kādas situācijas rezultātā ir kļuvis bezpalīdzīgs. Diemžēl tā grūtība ir tāda, ka mēs piedzīvojam vairākas vienlaicīgi, vairākas emocijas, kas savstarpēji pat arī ir ļoti pretrunīgas. Un mēs bieži vien nevaram īsti saprast, apzināties, kas ir šīs emocijas. Tās rada papildu tādu spriedzi un liek mums darboties. Bet šī darbošanās bieži vien ir bez tādas sapratnes, kur tad mēs vispār ejam, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un pieprasam palīdzību savam tuviniekam. Un reizēm mēs šo darbību darām tikai tādēļ, lai tiktu vaļā no šīm grūti izturamajām, pretrunīgajām emocijām. Piemēra pēc tās var būt bailes. Bailes par savu tuvinieku tālāku veselības pasliktināšanos, bailes arī par sevi, vai es tikšu galā ar šo jauno izaicinājumu. Tās var būt dusmas, tās var būt dusmas uz ārstiem, uz valsti, uz likteni, uz Dievu, par to, par ko man tā, kas noticis ir, ko es tādu esmu izdarījis, ka man ar kaut ko tādu ir jāsastopās. Tā var būt bezspēcība, tā var būt vainas izjūta, tas var būt milzīgs kauns par to, ka manā ģimenē, kurā viss vienmēr ir bijis labi, pie mums taču tā nenotiek, un te pēkšņi notiek. Un izrādās, ka ne es, ne mana ģimene nekādā veidā nav pasargāta no tā, ka tas, kas var notikt vispār ar cilvēkiem. Jā, tā kā tās emocijas, protams, viņas nav ne tuvu nav, ne patīkamas, ne priecīgas, bet viņas ir vieglāk pārdzīvojamas, ja mēs vispār apzināmies to, kādas tās ir, ar ko tieši mēs sastopamies. Un kā no tām arī, kā tās piedzīvot un kā no tām atbrīvoties. Katram no mums rodās šie dabīgie jautājumi par to, ko tad tieši darīt ar šīm konkrētajām emocijām. Bet par darīšanu man vienmēr ir jāsaka, ka darīšana ir sekundāra. Pirms mēs kaut ko gribam darīt ar savām emocijām un ar situāciju un risinājumiem, mums ir jāsaprot, ko tieši mēs piedzīvojam. Kā es piedzīvoju savas dusmas, piemēram. Kas tieši ar mani notiek, piemēram, ķermeniski. Kas notiek tajā brīdī, kad es piedzīvoju savas dusmas? Kā mans ķermenis uz to reaģē? Kā tas izpaužās manā saskarsmē? Ko tieši es saku, kad es esmu dusmīga? Vai es vispār kādam daru zinām, ka es esmu dusmīga? Vai kādas citas emocijas piedzīvojot. Un, protams, ka mēs piedzīvojam tīri fiziski šīs emocijas. Tās var būt ļoti tādas daudzveidīgas sajūtas mūsu ķermenī. Daži cilvēki piemin šo tādu sajūtu, ka kaut kas ķermenī griežās, ir šī virpuļa sajūta. Citam vienkārši sāp galva no dusmām. Citam varbūt nevar vispār parunāt, jo dusmas neļauj pateikt nevienu vārdu. Es esmu dusmīga, bet tāpat laikā man ir milzīgs aizliegums iekšējs paust šīs dusmas uz āru. Un tad, diemžēl, notiek, viena lieta ir, kad mēs dusmas ekspresējam, bet cita lieta ir, kad mēs šīs dusmas aiz neprasmes, aiz neziņas kā no šīm dusmām atbrīvoties, mēs tās pavēršam paši pret sevi. Un tā jau ir ļoti destruktīva forma.
Un protams, kad cik emociju, tik veidu, ko darīt. Katram arī šajā savu iespēju līmenī, ko darīt ar emocijām. Un tātad tas pamatvārds ir darbības vārds meklēt. Meklēt tieši to veidu, kas man palīdz atjaunot zudušo emocionālo līdzsvaru. Varbūt tā ir vienkārši pastaiga. Varbūt, ka tā ir saruna ar kādu tuvu cilvēku, draugu. Varbūt, ka tā ir vajadzīga profesionāla palīdzība, kurā mēs saņemam nepieciešamo atbalstu. Varbūt, ka tā ir kāda ekspresija dziesmā, mūzikā, dejā, vizuālās mākslas formātā. Varbūt, kad ir svarīgi rakstīt dienas grāmatu kādam. Ja, tie ir veidi, viņi ir ļoti, ļoti daudzveidīgi. Kādam tie būs rokdarbi, visdaudzveidīgākie rokdarbi. Kādam, protams, būs nepieciešams boksa treniņš, ja, lai atbrīvotos no milzīgas uzkrātas spriedzes, no kuras vienkārši ķermeniski nevaram atbrīvoties. Citam būs vajadzīgs klusums un vajadzība pabūt vienatnē. Citam būs vajadzīgs, mēs varam turpināt ilgi un dikti. Tātad katram saskaņā ar to, ko mēs atrodam par sev palīdzošu, par to, kas mums var atjaunot zaudētos resursus, tieši to arī darīt. Jā, tātad, viena lieta, kad mēs ar jauno realitāti, kurā ir cilvēks, par kuru mums ir jāuzņemās rūpes, tad, kad mēs vieni paši esam spiesti ar to saskarties, tas ir partners, tas ir bērns, tas ir kāds vecāks, tā ir viena situācija. Bet, protams, ka visbiežāk to piedzīvo visa ģimene, un līdz ar to tas jau ir ļoti dažādi. Ģimenei ir tāda cilvēku sistēma, kurā ir šī savstarpējie noteikumi, savstarpējie pievilkšanās spēki un savas vērtības viennozīmīgi. Un šādās situācijās nonākot, ģimenēs ir arī vērtības par to, vai noteikumi par to, kā ir iesaistīties palīdzībā pareizi, kā nepareizi, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un katram šīs vērtības var būt ļoti atšķirīgas, paudžu kontekstā, jo īpaši. Un tas, uz ko būtu gatavi cilvēki, vecākas gadagājuma cilvēki, uz to iespējams nav gatavi vidēji gadagājuma cilvēki un jaunāki. Un tādēļ, nonākot šādā situācijā, ir ļoti svarīgi saprast, ar ko tad mēs esam sastapušies. Tajā brīdī, kad ārsti ir pateikuši ģimenei, lūk, mēs esam izdarījuši visu, mēs izrakstam pacientu uz mājām, cilvēks tiek atvests uz mājām. Un tas var būt mazs bērns, tas var būt 3-gadnieks, 5-gadnieks, 10-gadnieks, pusaudzis. Tas var būt pieaudzis cilvēks pēc kādas traumas, kurā viņš ir nonācis bezpalīdzīgā situācijā, viņš ir gulošs. Tas var būt vecs cilvēks, kuram demences rezultātā, novecošanās procesu rezultātā pasliktinās atmiņa, pasliktinās viņa spēja orientēties apkārtējā pasaulē, pasliktinās viņa kritiskums pret savu veselības stāvokli. Viņš vairs nespēja izvērtēt, vai viņam ir vajadzīga palīdzība, vai viņam nav vajadzīga palīdzība. Savukārt man ir priekšstats, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Kā tad, lai mēs vienojamies, kas tad būtu jādara? Un es teiktu, ka ir viena svarīga atziņa šajā situācijā, ka mēs patiešām varam satikt cilvēku tur, kur viņš ir. Nevis tur, kā man šķiet, kur viņam vajadzētu būt, vai kā man šķiet, kā viņam vajadzētu saprast, vai kā man šķiet, kā viņam vajadzētu pieņemt manu palīdzību, bet satikt tur, kur viņš ir, un tas veidojas sarunās. Ģimenei savstarpēji arī vajadzētu vienoties, sanākot kopā, kā tad tieši mēs sniegsim palīdzību mūsu tuviniekam, kurš uzņemsies kāda veida atbildību.
Un tas ir brīnišķīgi, ja ir vairāk cilvēku, kas to var darīt, jo, piemēram, viens varbūt var organizēt kādu braukšanu pie speciālistiem. Ja? Fiziski var to nodrošināt, palīdzēt aizvest pat šo te mūsu radinieku pie kāda speciālista. Savukārt cits var palīdzēt tādā fiziskā aprūpē, ja, kas nozīmē, varbūt radinieks ir jāapmazgā, varbūt viņš ir jāpabaro tādās ļoti izteiktās bezpalīdzības situācijās. Varbūt, ka tā ir situācija, kur vienkārši ir nepieciešams kādam, kurš var parunāties ar viņu, pasēdēt blakām, vienkārši uzklausīt, ja šis radinieks var parunāt. Bet grūtāk ir tad, ja šis viss ir jādara vienam pašam cilvēkam. Un tad skaidrs, ka kāds varbūt ir ģimenē stiprākais, emocionāli stiprākais, un šis emocionāli stiprākais reizēm uzņemās to lielo atbildību un mēģina izdarīt visu. Un pārējie sāk gaidīt ar visiem saviem priekšstatiem par to, kā ir pareizi palīdzēt, kā nav pareizi palīdzēt, ko vēl vajadzētu izdarīt, ko nevajadzētu. Un tad, tad, protams, ir vieta dažādām domstarpībām. Un tas, kurš šo atbildību ir uzņēmies, tas visticamāk piedzīvo arī zinām netaisnības sajūtu par to, ka es taču tā jau visu daru. Tad ko jūs vēl no manis gribat? Ja? Tad iesaistieties paši palīdzībā. Ja jūs zinat, ko tieši darīt, lūdzu, šeit ir iespēja. Izdegšana savā būtībā ir ļoti komplicēts stāvoklis. Un, protams, ka mēs mazlietiņ koķetējam ar izdegšanas nosaukumu. Viņš tāds romantisks druscītiņi. Bet patiesībā izdegšanas simptomātika ir absolūti vai vienāda ar depresijas simptomiem. Un, protams, kad ir ļoti grūti šo te stāvokli pārdzīvot. Kādam vieglāk, kādam grūtāk. Bet kopumā, ja mēs runājam par tādu palīdzēšanu gan tiem cilvēkiem, kuru ģimenēs ienāk kāds radinieks, kurš ir jāaprūpē, gan ja mēs runājam par profesionāliem palīdzības sniedzējiem, tad agrāk vai vēlāk cilvēki, kuri ir vai vienalga vai privāti vai profesionāli nodarbināti palīdzības sniegšanā, agrāk vai vēlāk saskarās ar šo fenomenu. Ja. Un kas tad tas tāds ir? Un pēdējā laikā mēs dzirdam ļoti daudz dažādus viedokļus par šo simptomātiku, par to, kā no izdegšanas atbrīvoties un kā viņai radīt tādu profilaks, lai tajā nenokļūtu, ja, lai neveidoto šī izdegšana. Tad vienmēr ir jāatcerās, ka mēs kā cilvēki vispār esam būtnes, kas ir tāda tendēti uz tādu apmaiņas procesu. Un mēs kaut ko varam no sevis dot, bet mums ir ļoti svarīgi arī saņemt atpakaļ. Un, ja palīdzības situācija jau pati par sevi paredz, tātad mēs esam iesaistīti došanā. Un palīdzētāji visbiežāk, tātad viņi diezgan dāsni dalās gan ar savu mentālo tādu enerģiju un ko es ar to domāju. Tātad mēs taču domājam, kā labāk palīdzēt šim te radiniekam vai pacientam. Mēs domājam, kā viņam varbūt vēl kādu piemērotāku speciālistu, manipulāciju, rehabilitāciju atrast kaut kādu piemērotāku risinājumu, kā viņam tātad uzlabot viņa funkcionēšanas tādu stāvokli. Tas prasa laiku, ja, mēs tātad domājam, mēs esam iesaistīti. Tas, protams, paņem no mums arī krietni daudz emocionālās enerģijas, jo atbalstīt otru, pateikt viņam kādu uzmundrinošu vārdu, iesaistīties emocionāli kāda cilvēka arī grūtajos pārdzīvojumos, esot viņiem līdzās, tātad mēs ļoti lielā mērā no sevis atdodam šo emocionālo enerģiju. Protams, tā ir arī fiziskā enerģija, jo mēs taču palīdzam pārvietot, atbalstīt, fiziski atbalstīt kādu, pārcilāt, gatavot, piemēram, pusdienas, vakariņas, brokastis un tam līdzīgi. Ja?
Tātad mēs esam iesaistīti ļoti lielā atdevē. Un, protams, kaut kādā brīdī ir situācija, kurā mums arī pašiem sevi ir jāatjauno. Un kādā brīdī tie resursi ir nostrādāti, jo ilgāk mēs to darām, jo mēs vairāk piedzīvosim situāciju, kad mums tie resursi ir iztērēti un viņi tik ātri neatjaunojās. Fiziska enerģija atjaunojas ļoti ātri, mēs pāēdam, mēs izguļamies, mēs aizbraucam dažās brīvdienās un esam atjaunojušies. Ar tādu psihisku enerģiju, emocionālu enerģijas tādu patēriņu, mēs tik ātri nevaram atjaunoties, ja tas ir iztērēts. Tas prasa vairāk laiku. Un kur ir palīdzētāji viens no tādiem lielajiem izaicinājumiem, jo, redzat, ja mēs esam kaut ko iztērējuši, tad mēs, protams, arī gaidām atpakaļ. Un kā tieši pa kādiem ceļiem, tas ir ļoti interesanti. Profesionāli palīdzētāji, kas strādā dažādu veidu institūcijās, vispār palīdzības profesijās, viņi saņem par to algu, ja? Tātad atalgojumu. Mums ir jāatcerās, neviens darba devējs nevar atmaksāt iztērētu emocionālo enerģiju. Nevienā darba samaksā nav iekļauta maksa par empātiju. Un mēs savu empātiju varam ļoti lielā mērā iztērēt, ja, iesaistoties, bet atpakaļ mēs nedabūsim. Jo neviens cilvēks pasaulē nevar uzņemties atbildību par to, kā mums atdot atpakaļ šo iztērēto. Un tad veidojas šī tā līdzsvara trūkums tajā, ka mēs esam atdevuši, bet atpakaļ mums nenāk. Jā, jo tas mūsu radinieks vai tas pacients, viņš mums nevar atdot atpakaļ to, ko mēs esam iztērējuši. Un šeit mēs, protams, līdz ar to nonākam pie tādas ļoti svarīgas lietas, kas saucās, kā es pats uzņemos atbildību par palīdzību pašam sev. Tas sākas ar šo te pozīciju, ka pasaulē īsti nav neviens cilvēks, kas varētu uzņemties šo atbildību manā vietā, tātad nekas cits neatliks, kā vien uzņemties pašam. Līdz ar to es skatos, kas ir šie cieņpilnie veidi, kā es varu palīdzēt pats sev, gan domājot par saskarsmi ar konkrēto tuvinieku, gan domājot arī par uzvedību. Jo skaidrs, ka, protams, rūpes par sevi viennozīmīgi var būt gan tādā cieņpilnā veidā, salīdzsvarojot to ar palīdzību šim tuviniekam. Un, protams, ir arī veidi, kuros nākas piedzīvot tādu diezgan striktu tādu robežu novilkšanu šajās attiecībās. Jo es gribu teikt, ir brīnišķīgi, ja jūsu cilvēks, radinieks, kam jūs palīdzat, šeit laikam es būšu drusku skarba, ja šis cilvēks ir laipns, ja šis cilvēks ir iejūtīgs, draudzīgs, arī pateicīgs. Tā ir pilnīgi cita lieta palīdzēt šādam cilvēkam. Bet ja jūsu tuvinieks, kam jūs palīdzat, ir diezgan kašķīgs, viņš ir diezgan devalvējošs, pieprasošs palīdzību, un tātad šo te saņemto palīdzību jau devalvējoši, palīdzēt ir šādam cilvēkam dubult grūti. Jo nemitīgi kāds palīdzētājs var tikt vainots, kaunināts par neatbilstošu palīdzības sniegšanu, pat ja ir bijuši vislabākie nodomi, pat ja ir bijuši sirsnīgākie nodomi palīdzēt un arī pat palīdzība kā tāda. Un šeit tad būtu svarīgi, ka mēs tomēr tādā praktiskā kontekstā domājot, ka mēs ļoti skatāmies laika tādu plānošanu. Ja? Laika plānošana, kā tad mēs iesaistamies šajā palīdzības sniegšanā. Nereti tas patiešām ir 24/7. Ja? Un skaidrs, ka ir ļoti grūti atjaunoties šādā režīmā. Un tomēr
Jā, varbūt kādu laiku ir šie 24/7 šī palīdzība nepieciešama. Jā, mēs kādu laiku varam mobilizēties šādam režīmam, bet svarīgi ir, ka mēs tomēr ar laiku robežojam šo te savu iesaistīšanos un atpūtu. Un tas nozīmē arī kādu režīmu, ja, dienas režīmu, ja. Ja to dara viens cilvēks, tā ir viena situācija, ja to dara kāds cits, vairāk cilvēku, tas ir atkal citādāk. Bet tā tad notiek šī dienas režīma izveidošana, kurā ir tādas aktivitātes, šādas aktivitātes, vēl kaut kādas aktivitātes, un kurā ir paredzēts arī jūsu kā palīdzētāja brīvais laiks, viennozīmīgi. Jā, varbūt kādus tam šķitīs, ka jums ir jāupurē pilnīgi visa sava dzīve, pilnīgi viss savs laiks. Un tas patiešām ir ļoti, ļoti izaicinoši, kad mēs nonākam šādās situācijās, jo kādam radiniekam sava dzīve patiesībā ir jānoliek vispār malā uz kādu bieži vien nenoteiktu laiku. Kurš gan to var izdarīt? Un paralēli taču visam vēl ir jāiet uz darbu, ir citi pienākumi, citas vajadzības dzīvē. Un, jā, tātad dienas režīms, tāds laika plānojums ir ļoti, ļoti izšķirošs. Un viena lieta izveidot, bet otra lieta viņu ievērot. Tātad tomēr strikti viņu ievērot. Nu vēl tātad, par cik es zinu, ja es esmu iesaistījies palīdzības sniegšanā, tātad maksimāli tomēr vērst uzmanību uz to, kas ir mani atjaunojošās aktivitātes. Varbūt es šajā atpūtas laikā izeju pastaigāties. Varbūt, kad man vajadzīgs ir baseins. Es eju un peldu baseinā. Varbūt, kad es eju viena staigāt, varbūt es eju ar suni staigāt. Varbūt, ka tas ir laiks, kas man ir jāpavada vienatnē, varbūt man ir vajadzīgs ar bērniem to pavadīt. Ja? Tas var būt ļoti, ļoti daudzveidīgi. Varbūt, ka šis laiks ir vajadzīgs, lai aizbrauktu kādā ceļojumā. Un skaidrs, ka ir ļoti grūti situācijā, kurā mēs saskaramies ar savu radinieku bezspēcību, kam atstāt, kam uzticēt šo bezpalīdzīgo radinieku uz vairākām dienām, uz nedēļu. Un līdz ar to cilvēki bieži vien atliek visas savas vajadzības, tādas par atpūtu domājot, ka tas būs kaut kad pēc tam. Bet tas stāsts var būt par gadiem. Ja. Tāpēc es teiktu, ja nevar ilgajā variantā šo te pauzi atpūtai norganizēt, tad tas ir jādara pa kaut kādiem maziem gabaliņiem. Ja. Piemēram, jau minētās pastaigas, jau minētais baseins, jebkas, ko jūs esat piedzīvojuši, ka tas jums palīdz atjaunot jūsu resursus. Un mājās taču mēs bieži vien domājam, tas jau nav darbs, tās taču ir mājas, tā taču ir palīdzība savam tuviniekam. Bet, ziniet, pandēmijas laiks, manuprāt, iedeva ļoti daudz lieliskas tādas stratēģijas, jeb izpratni par to, kā mēs varam organizēt savu darbu mājās, un paralēli tam arī šo te atpūtu. Un tas bija gan šis te dienas režīms jau pieminētais, tas ir arī dažādi rituāli, ar kuru palīdzību mēs pārslēdzam savu gatavību uz vai nu uz atpūtas režīmu vai uz darba režīmu. Un viens no tādiem labiem veidiem, kā mēs varam sev šīs robežas ieskicēt, ir apģērbs, pārģērbšanās. Jā, tātad pārģērbšanās aktivitātei, kas ir, piemēram, aprūpes aktivitāte. Šobrīd, tagad tā ir stunda vai divas, es darbojos ar savu radinieku, un tam ir piemērots apģērbs. Tad, kad šīs 2 stundas beidzās, vai cik jums ir nepieciešams, ja, jūs šo apģērbu novelkat, un jūs pārvelkat drēbes, ar kurām jūs, piemēram, ejat pastaigā.
Kāds varbūt teiks, nu priekš kam, kāda vajadzība vēl tagad nopūlēties ar pārģērbšanos. Nu, bet kā mums šķiet, kāpēc doktoriem ir baltie halāti, kāpēc policistiem ir formas tērpi, ja, kurus mēs atnākot uz darbu, mēs uzvelkam šo savu profesionālo lomu un darbu pabeidzot, mēs viņu novelkam. Un tas labi palīdz mūsu psihē pārslēgt savu, tā kā pārslēgties uz šo te darba, jeb aktivitātes režīmu un attiecīgi arī atpūtas režīmu. Starp citu, ir tā, ka mēs reizēm ar sociāliem darbiniekiem šo te runājam supervīzijās, jo, piemēram, rehabilitācijā, medicīnā, veselības aprūpē ir šie te apģērbi, kuri ir pielāgoti darbam. Cilvēki atnāk uz darbu un viņi uzvelk šo savu darba apģērbu. Savukārt, sociālie darbinieki ļoti bieži viņi paliek tajās pašās drēbēs, ar kurām viņi dzīvo. Ir arī pārējā dienas laikā. Un nereti tas rada šīs grūtības vispār atdalīt, ja, kur ir darba laiks, kur ir tāda mana ikdiena, mana privātā dzīve. Un tāpēc mēs nereti runājam, kad ja nevar pārģērbt to apģērbu, jo, protams, arī sociālā palīdzība rosina to, lai cilvēks nebūtu pārāk tāds formāls, kādā formālā specifiskā apģērbā. Tad tomēr, lai šo amata lomu uzvilktu, mēs uzliekam tādu piespraudi, kurā tā tad ir mans vārds, uzvārds un amata nosaukums. Ja? Vai uzliekam kaklā viņu. Ja? Arī šādā vienkāršā veidā mēs varam ieskicēt šo robežu, kurā es esmu iesaistīts savos profesionālajos pienākumos to veikšanā, un kad es to lomu novelku nost, viss mans darba laiks ir beidzies šobrīd. Jā, psiholoģiskās saskarsmes principi aprūpē. Jo redzat, kas ir, tā doma ir ļoti pazīstama, piemēram, profesionālajā palīdzības sniegšanā, kur mēs ar palīdzības sniedzējiem, piemēram, supervīzijās pārunājot dažādus veidus, kā veiksmīgāk veidot attiecības ar konkrētiem pacientiem vai ar klientiem. Mēs rēķinamies ar to, ka pacients var būt ar dažādu saskarsmes spējas kvalitāti. Ja? Un katram šī iespēja izteikties vai raksturot savu stāvokli, vai vispār viņa raksturs attiecībās ar kādu citu cilvēku, šī gadījumā varbūt aprūpētājs, šādās situācijās var izcelties ļoti. Un ja mēs, piemēram, profesionālajā vidē pazīstam daudz un dažādus veidus, paņēmienus, kā mēs šo saskarsmi varam uzlabot, ir daudz dažādi ieteikumi, saskarsmes vingrinājumi, metodes, kas palīdz šo te saskarsmi veidot šādu te cieņpilnu, atbalstošu, uz palīdzību orientētu, konstruktīvu galu galā. Tad privātajā komunikācijā tas ir ļoti problemātiski, jo privāti mēs neviens neejam mācīties šo saskarsmes vingrinājumus, tādas, par ko es šobrīd runāju. Piemēram, mums ļoti raksturīgs ir tiklīdz kāds kaut ko pasaka, tā iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Un ko nozīmē risināt? Cilvēks grib justies labāk. Ko gan tas varētu nozīmēt? Vai cilvēks saka, es jūtos slikti? Ko tieši tas nozīmē? Kas tieši ir slikti? Un bieži vien šis pacients nemaz nevar pateikt, kas viņam ir slikti. Viņš saka, man sāp. Kas tieši tev sāp? Es nevaru pateikt, kas man sāp. Reizēm tā atbilde ir nevis tāda, bet atbilde ir, tev jau pašam vajadzētu saprast. Vai ko tu man te prasi? Es nezinu, kas man sāp. Un mūsos, kā tādā palīdzētājā, var rasties šī te vēlme atvieglot tā cilvēka ciešanas. Attiecīgi empātiski iesaistoties, risinot, bet mēs jau risinam pa savam.
kā man šķiet, kā viņam es varētu atvieglot viņa grūtības. Un tas, diemžēl, ir ceļš, kas neved nekur, ja nu vienīgi pie konflikta, ja, tādas tālākas sāsināšanās. Tāpēc ļoti daudz var palīdzēt tieši šī tāda saskarsmes prasmju uzlabošana, kuru mēs apgūstam profesionāli, ja, mēs trenējamies, piemēram, atspoguļot. Un mēs nevis risinām situāciju. Tev vajadzētu darīt tā. Kāpēc tu atkal esi izdarījis šitā? Tev nevajadzēja to darīt. Ko tu atkal esi izdarījis? Bet tā vietā mēs sakam, es redzu, ka tu jūties šodien sliktāk nekā vakardien. Vai es tev varu kaut kā palīdzēt? Vai šodien, piemēram, es tagad nevaru izdomāt uzreiz tādu piemēru, bet mēs atspoguļojam. Ja? Tad ir šī atspoguļošanas forma, kurā mēs papildinām tā pacienta teikto, tā radinieka teikto. Ja viņš ir verbāls. Viņš var būt arī neverbāls pacients, un tad šī atspoguļošana, protams, nav nepieciešama. Un šeit būtu svarīgi domāt pašam aprūpētājam par to, kā meklēt palīdzību pašam sev, lai uzlabotu šo saskarsmes kvalitāti ar radinieku. Un jā, iespējams, tas ir psihologs, iespējams, tas ir medmāsa, ja, iespējams, tas ir vēl arī dakteris, lai gan dakteriem ir mazāk laika tādām savstarpējām sarunām, izskaidrojošām sarunām, bet patiešām, jā, psihoterapeiti var palīdzēt šādās situācijās. Un tātad, lai mums pašiem palīdzētu iemācīties šos saskarsmes veidus, kas var atvieglot jūsu komunikāciju savstarpējo. Jā, tātad, ko mēdz just pats aprūpējamais, nonākot šajā bezpalīdzīgajā stāvoklī. Protams, man personīgi noteikti ir grūti iztēloties to, ko jūt. Es varu tikai pieņemt to, ko šis konkrētais pacients vai radinieks varētu just. Un tātad tas būs svarīgi, vai šis radinieks ar mani padalās ar savām pārdomām to, ko viņš jūt, vai arī tie būs mani priekšstati, kā viņš jūtās. Un tās ir divas atšķirīgas lietas. Un iespējams, ka šis radinieks jūtas ļoti apjucis. Ļoti dusmīgs, kas var būt vienlaicīgi. Viņš var būt nobijies par to, ka viņš nezina, kas notiks tālāk. Viņš var būt bezspēcīgs, bezpalīdzīgs. Un reizēm šīs jūtas ir ļoti mokošas, bet nav jau arī tā, ka šis cilvēks skaidri var nosaukt šīs jūtas, lai mūs par tām informētu, kas ir tas, ko viņš šobrīd jūt. Mums jau arī nav tādu tradīciju, ka mēs varētu šādi savstarpējā sarunā darīt viens otram zinām, kā tieši mēs jūtamies. Un līdz ar to lielā mērā radinieka izjūtas paliks manos priekšstatos par to, kā viņš varētu justies. Vai ar to kaut kas ir jādara? Grūti teikt, tas ir atkarīgs arī no tā, cik lielā mērā mēs spējam vienkārši izturēt to, ka uzreiz palīdzība nav iespējama, ka uzreiz mēs nespējam atrisināt situāciju, ka uzreiz arī ārsti nav spējīgi atrisināt situāciju. Un, diemžēl, ārsti jau arī saka, viņam bieži vien nākas saskarties ar radinieku spiedienu, ar prasību ātri kaut ko darīt, kādas manipulācijas, vēl papildus zāles, papildus kaut kādas iespējas, lai tikai būtu šī, piedodiet, ilūzija par to, ka kaut kas tiek darīts. Lai gan darīšana šajā gadījumā tieši otrādāk var pasliktināt konkrētā pacienta stāvokli.
Bet mums ir sajūta, ka mēs uzspiežam uz ārstiem, un tad līdz ar to notiek kaut kāda darīšana. Jā, tā ir tāda ļoti, ļoti savstarpēji grūta situācija, bet atkal bez savstarpējas sarunāšanās, bez darīšanas zināmu citiem cilvēkiem par mūsu vajadzībām, par to, kā man šķiet, kādas ir mana radinieka vajadzības, par pajautāšanu galu galā, kādas ir vajadzības, ja šis radinieks aprūpējamais, viņš vēl var darīt zinām, viņam tas ir jāprasa, jā, kādas ir viņa vajadzības. Un jā, droši vien, kad šeit ir svarīgi pavērst uzmanību arī savā virzienā par to, cik lielā mērā ir mana spēja, tāda kapacitāte pieņemt esošo situāciju, jauno situāciju, ka reizēm patiešām nevar neko izdarīt tādu, kas noteikti atvieglotu vai kas izārstētu, vai ka kaut kur eksistē kaut kāds ideālais risinājums, kas palīdzētu notikušo vērst par nebijušu un ka viss atkal būtu kā iepriekš, un visi būtu veseli un laimīgi. Diemžēl tā var būt liela ilūzija, uz kuru mēs patērējam milzīgi daudz spēka, resursus, pieprasām citu iesaistīšanos, speciālistu, ārstu iesaistīšanos šīs situācijas risināšanā. Bet drīzāk tas ir stāsts arī par situācijas pieņemšanu, cik lielā mērā es pats to spēju. Un droši vien, kad jā, tas pieņemšanas fakts jau pats par sevi ir ļoti grūti izturams. Tāpēc, lai kaut kādā veidā līdzsvarotu, ir svarīgi pievērst uzmanību arī kaut kam, kas ir ne tikai tāds mūsu iztērējošs, bet arī spēku dodošs. Un, ja mēs ikdienā redzam situāciju, kurā atkal kaut kas ir slikti, kaut kāda problēma, kaut kāda grūtība, tad pretī tam, mēs piefiksējam, jā, piemēram, ir 1, 2 grūtības, varbūt 3 grūtības. Tajā pat laikā mums ir svarīgi tā, bet kas šodien bija labi? Lai mēs pārslēgtu arī savu domāšanu no šīm te grūtībām, no problēmu risināšanas uz to, kas ir resursi. Kas šodien bija forši, kas man patika, kas man sagādāja prieku. Kaut vai šitik te daudz, pavisam niecīgi, varbūt puķi kaut kādu uzziedēja manā dārzā, un tas man sagādāja prieku. Varbūt, ka šodien mēs dzērām kādu garšīgu tēju, vai šodien man bija kaut kāda forša saruna, varbūt mēs ar pašu šo te cilvēku, kas ir aprūpējamais, mēs mazliet parunājām, tā bija tāda forša saruna. Pavisam sīkas lietas, kas man palīdz pārslēgt uzmanību un līdzsvarot tātad arī savu emocionālo stāvokli šajā te izaicinošajā dzīves periodā. Tas, kas vismazāk palīdz situācijā pašam aprūpējamajam, jeb pacientam, ir teikt viņam, ka gan jau viss būs labi, ka viss jau pāries atkal, un kur vēl briesmīgāk vecākam, kurš ir zaudējis savu bērnu vai bērnu veselību, pateikt, nekas tev jau būs citi bērni. Jā. Mēs reizēm ar vislabākajiem nodomiem, mēģinot situāciju padarīt izturamāku, ciešamāku, mēs pasakām kaut ko tādu, tiešām es vēlreiz uzsveru, ar vislabākajiem nodomiem, bet mēs pat nepadomājam par to, cik sāpīgi tas ir sitiens šim cilvēkam. Nebūs viss labi, un šie pacienti ļoti labi zina to, ka nebūs viss labi. Tāpēc šī veltīgā cerību došana, tā ir tāda ikdienišķa frāze. Tā vietā es teiktu, ka piemērotāk būtu teikt, ka es esmu tepatās, es redzu, ka iespējams kaut kādā brīdī tev būs vajadzīga palīdzība, tiklīdz tā būs vajadzība, tiklīdz tā būs tev vajadzīga, dod man lūdzu ziņu, es atsaukšos, es esmu šeit.
Tādā veidā mēs dodam ziņu par to, par savu gatavību, ka nevis tuliņi, nevis es iešu izdarīšu tuliņās to, kas man ienāk prātā, kas tev varētu palīdzēt, bet es esmu gatavs sagaidīt, lai tu noformulē savu vajadzību un atsaukties tai. Es dodu ziņu, ka es atsaukšos tad, ja šī vajadzība būs. Protams, kad tā ļoti nepiemērota situācija būtu, ja mēs sākam kliegt uz savu radinieku ar pārmetumiem, ar vainošanu, ar dusmām, par to, kā es jūtos, kas attiecības un esošo situāciju pasliktinātu vēl vairāk. Ja robežas ir svarīgas, ar tām mēs tā kā novelkam šo te, jā, es esmu gatavs tev palīdzēt, es iesaistīšos, es būšu ar tevi tik, cik tas būs nepieciešams, bet šobrīd man ir jāizdara šis darbs. Tas, kas ir kaut kāds manējais. Es šobrīd mazliet aiziešu projām, tagad nesauc mani, es varēšu turpināt pēc 2 stundām. Šādā te veidā mēs ļoti brīnišķīgi ar laika palīdzību liekam šīs robežas, jo nereti, ja mēs šīs robežas neliekam, mēs panākam tādu emocionālu eskalāciju. Mēs esam atlikuši kaut kādas savas vajadzības, un tās sakrājās. Un tajā brīdī, kad mums tagad vajadzētu pašiem kaut ko izdarīt, mūsu radinieks saka, nē, tagad man vajag to, un man vajag šito. Un jūs tajā brīdī tas var eskalēties tādā diezgan lielā dusmu lēkmē. Tāpēc, jo īpaši vēlreiz tāds uzsvars ir uz to, ka saulaicīgi tomēr izbrīvēt šo laiku arī savām vajadzībām, tik cik tas ir iespējams. Ļoti svarīgs ir atbalsts. Mēs varam izturēt jebkādus savas dzīves izaicinājumus, ja mums ir pieejams pietiekami labs atbalsts. Un es gribu teikt, ka izeja eksistē, un tas ir pierādījies daudzās ļoti grūtās situācijās, no kurām cilvēki ir teikuši, ka izejas nav, bet kopīgi meklējot, atrodot, īstenojot dažādas stratēģijas, šī izeja ir atrodama. Iespējams, tas prasa ilgu laiku, bet izeja patiešām eksistē. Paldies!